raidījums Nāc līdzi aicina jūs izjust vasaru, vēju un jūru Vidzemē, no salkrastiem līdz Ainažiem. Jau sākot ar Skulti, visa jūrmala nosēta ar dažādiem akmeņiem. Tur arī dižais Lauču jūrakmens, kas ar ledus krāvumiem izstumts no ūdens 1853. gadā un ir lielākais Vidzemes piekrastē, dēvēts arī par akmeņu karali. Nevelti, jo tas ir 4,3 metrus garš un 3,1 metru augsts, bet tā apkārtmērs 12,5 metri. Lauču akmens ir dabas brīnums, ar ko Dievs apveltījis pludmali pie salkrastiem, bet šī lauku sēta ir cilvēka roku veidota. Cik sen tad šī vieta jau uzņem viesus? Mēs sākām pagājušā gada Jāņos, ļoti tā svinīgi iesākām visu, ja gaidījām viesus, drusku bija tie viesi, ja, bet maz. Un tad visu vasaru mācījāmies reizē un strādājām un tā viss notikās. Cik cilvēki var šeit apmesties? Šeit var apmesties pavisam tagad 30 cilvēki, jā, un plus vēl telšu vietas. Telšu vietas varētu būt ap 60. Šovasar ir tapis vēl kāds jauns, skaists brīnums. Tas ir vismīļākais brīnums, tā ir pirts mums, jā, un arī ģimenes mājiņa 6 cilvēkiem ģimenei, kur atpūsties. Pirts ir brīnišķīga, pirtī ir kolosāla bankets zāle, un tur 20 cilvēki var atpūsties, pat līdz mēs rēķinām, ka līdz 30 pat var, jā. Tad tai bankets zālē blakus ir tā terase, kas man ļoti patīk, tur var iziet parunāties un atkal atpakaļ zālē. No zāles uzreiz var aiziet uz pirts, tieši pēršanos ar slotām un saunu saucamo. Tā, un tad tur, ja paliek pa nakti, tad augšā ir guļam telpa, var pagulēt, pārnakšņot un atkal braukt otrā dienā projām. Tad mēs vēl tur klājam galdu, jā. Tā, cenšamies. Kā jums šķiet, kur slēpjas šīs vietas burvība? Es domāju, šeit tieši tāpēc, ka tie ir lauči un laučakmens, un tāpēc, ka tā ir vieta, šī vieta pati kā tāda. Vai ir kāds nostāsts vai leģenda par šo vietu? Cik es zinu tikai par to, ka akmens ir pats tāds, kas dod to spēku, jā, jo pie akmens var aiziet uzņemt spēku, piepildās vēlēšanās, ja ļoti grib, tad tādu nostāst iet par akmeni. Ne jau cilvēki visi var braukt tikai uz pirti un uz kotedžām un uz māju, uz viesu māju, bet brauc arī uz pikniku vietu, jā. Paņem groziņā kaut ko līdzi un atbrauc un grib pasēdēt pie jūras. Mums ir tāda smuga galdiņa, kur var pasēdēt, un tā saucās tās pikniku vietas. Un tad arī pa kempingu māju var pastāstīt. Tā nākus kopā ar veco māju, un ļoti viņi patīk cilvēkiem, tāpēc, ka dzird to jūru, jā, tuvumā, un ir piekrišana kempingu mājiņai, viņi nav īpaši dārgi arī cilvēkiem, tā kā uz kempingu mājiņu. Tad teltīs ir tāda grupa cilvēku gados vairāk, kas grib mieru, tie dārzā zem ābelēm, jā, grib tas telts uzstādīt. Jaunieši vairāk, mums ir viena liela ugunskura vieta pļavā, jā, tāda ar lieliem akmeņiem izlikt, tie vairāk pie tā lielā ugunskura grib, jā, tās teltis uzstādīt. Pļava ir liela, kaut kur 0,5 hektārs, tur var izvērsties, arī vairāk. Ir arī bērniem, kur spēlēties? Jā, bērniem brīnišķīgs šūpols. Mēs ar vienu domājam, ko tālāk. Viesošanos Salatsgrīvā mēs sākam Imanta dienā un sastopam te arī mākslinieku keramiķi Imantu Klīdzēju. Viņa darbus var apskatīt visi interesanti, to skaitā arī mēs. Ko saka pats mākslinieks par savām kartēm? Vienu keramikas sienas panno Latvijas bākas un otru Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta karte. Zemgals līdzenums, tā kā galds, kur visas upes satek lielupē, un viņi ļoti daudz, un viņš tā kā zirneklis izplēties. Rietum Kurzemes augstiena, kur var katrai pumpai pielikt savu vārdu klāt. Vēnta ar visām pietekām no Lietuvas puses ar senā ledus ezera krastu, stāvkrastu, kas atrodas no Liepājas uz Ventspils virzienā, ar daudziem ezeriem, ar salām, Usmas ezerā, Moricas sala, lielais akmens pie Pāvilostas jūrā,
un, protams, ar visām jūras piekrastes brīnišķīgajām bākām, kas šodien jau ir arhitektūras un tehnikas pieminekļi, jo viņām lielākai daļai jau vairāk kā 100 gadu. Nu, šodienas darbi droši vien ir drusciņi savādāk, jo tāpatās kā laiks, tāpatās kā viss apkārt laikam, arī mainamies arī mēs paši. Un katru reizi jau kaut kas nāk klāt, nāk kaut kādas jaunas idejas, impulsi, emocijas, pieredzi. Un gribās jau vienmēr kaut ko it kā darīt no jauna. Bet, protams, jau tas raksturīgākais iziet cauri. Varbūt tā ir tā attieksme pret materiālu, kas man liekas viena no svarīgākajām, jo māls tāpatās kā cilvēks, tas ir dialoga loceklis, tas ir dialoga biedrs, tavs draugs. Tas, ar ko tev jāsarunājās, lai tu varētu dabūt visas tās brīnišķīgās īpašības no viņa ārā, gan faktūru, gan lauzumu, gan glazūru, gan krāsveidā, lai varētu parādīt to savu ideju, kā tu esi caur šo materiālu mēģinājis to iedomāties. Salatsgrīva mūs sagaida ar siltu laiku un lielu vēju. Vai tāds šeit ir parasti? Jāsaka, ka šovasar arī, teiksim, lielo pasākumu laikā, kas bija Līgo svētkos, tiešām laiks ir stigni līdzīgs, un laikam paldies Dieviņam. Kāda plānot šī vasara Salatsgrīvā? Nu, šī vasara Salatsgrīvā ir samērā karsta. Un, kā saka, no gada arvien vairāk iezīmējās mūsu pilsētas šis te turismu un atpūtnieku raksturs, un vasara, teiksim, gan pašvaldības, teiksim, cilvēkiem, kas nodarbojas ar kultūras dzīves organizēšanu, sporta pasākumiem un acīmredzot arī uzņēmējiem, kas nodarbojas ar turismu, vasaras kļūst arvien karstākas. Laivu piestātni jau darbojās, jahtas ienāk arī no ārvalstīm? Jā, jahtas ienāk arī no ārvalstīm, un nākamais solis, par ko mēs domājam, lai noturētu, saglabāt to jahtu skaitu un arī attīstīt, ir plānots, ka mēs tuvākā laikā mums vajadzētu nonākt līdz zilajiem karogiem. Patreiz tiek uzlabota infrastruktūra, nodrošināt tie nepieciešamie elementi, kas ir nepieciešami zilo karogu jahtu piestātnē. Pagājušajā gadā jaunums bija viesnīca Brīze. Vai ir tapis kas jauns arī šajā gadā? Nu, šajā gadā viesnīca Brīze tas tiešām bija pirmais tāds objekts Salatsgrīvā, tik liela tipa viesnīca. Ja viesnīca Brīze pagājušo gadu tikai sāka savu darbību, tad tagad jau te viesus sagaida pilns atpūtas komplekss. Ne tikai relaksēties pēc tālā ceļa un baudīt kādu ēdienreizi, bet var arī pasēdēt vasaras dārzā, nodarboties ar sportu, izmantot dažādas relaksācijas un atveseļošanās procedūras. Saimnieki ir padomājuši arī par tiem, kuri vēlas baudīt lauku mieru un klusumu. Tepat Rozēnos tikko atvērts jauns viesunams, kur drīz varēs arī izbaudīt pirts jaukumus, dubļu vannas vai cīņas, sarīkot nelielas viesības. Turisti un aktīvās atpūtas cienītāji var doties pastaigā pa noslēpumainām meža takām, ogot vai sēņot, izbraukt ar laivu pa Salacu vai izbaudīt kādu romantisku nedēļas dienu vai nogali. Mēs no pašvaldības puses vairāk cenšamies strādāt pie turisma attīstības, teiksim, konceptuālā līmenī, un jau šogad jau top pilnīgi, teiksim, tāda jauna veida kā zvejniecības un makšķerēšanas, teiksim, turismu pasākumu, ar ko mēs varētu piesaistīt, teiksim, ne tikai karstās vasaras dienās šeit atpūtnieks. Tā kā, teiksim, varbūt tas ir tāds kaut kas jauns un kaut kas nākotnē, es domāju, pietiekoši interesants. Jūras pilsētām, protams, katru vasaru ir jūras svētki. Kādi tie būs Salatsgrīvā? Salatsgrīvā ir jau pat vairāk izskanējis tāds viedoklis, ka jūras svētki nevar neizdoties.
Un jūras svētki, teiksim, varbūt atšķirībā no pārējiem, kas būs tradicionālās sviedlīnas mešanas, būs koncerts, kur būs Imanta Kalniņa jaunās zvaigznes, dāmu pops, tumse, lauku muzikanti, pasākumu vadīs Baiba Sipenieca, zivju krāsošana, kas ir jau kā, teiksim, jau 2. gadu būs, un ir doma izveidot tādu labāko zivju parku nākotnē krāsot. Kā tas notiek? Zivju krāsošana? Zivju krāsošana ir pie visam cilvēki, kam ir iedvesma un kam ir vēlēšanās, viņi var šīs zivs krāsot, un nākotnē domāts izveidot tādu labāko darbu tādu parku, kur varēs apskatīt šīs te zivs. Un pagājušā gada krāsotās zivs ļoti skaisti rotāja visu gadu mūsu pilsētu. Kas vēl netradicionālajām lietām būs tāds īpašs pasākums, kad mēs plānojam ar kuģi atvest no Rojas tēlniecības darbu, Ojāra Breģa tēlnieku darbu Jūra. Simpozija Roja, Roņsalu Salacgrīvas ietvaros un jūras svētkos tieši atklāt šo te akmeni. Vai jūras svētki notiek visu dienu? Jā, jūras svētki varētu teikt, ka sākās 12. jūlijā, 10. ar airēšanas sacensībām, tad ir atklāšana 12. kur solījies ir Māris Gailis ierasties, kā patreiz mūsu redzamākais jūras vilks. Un vakarā seko bāle, bet kāpēc varētu teikt, nevis tikai visu dienu, parasti jau svētki risinās naktī līdz pašam rītam. Vēl sekojot iepriekšējā gadā, teiksim, uzsāktam, ko mēs vēlētos paveikt, veidot par tādu tradīciju, būs, teiksim, arī lietišķs seminārs. Pagājušo gadu bija par zivju resursiem un par iespējām Eiropas Savienībā. Un šogad mēs runāsim seminārā, tas ir 2 stundu tāds seminārs, kur mēs risināsim problēmas par makšķerēšanas zvejniecības turismu iespējām šeit, mūsu pašvaldībā, un arī skatīsimies piemērus, kā tas notiek varbūt citur Latvijā. Vai Salacgrīvā ir kādi neparasti cilvēki? Jā, un domāju, ka daži jau Latvijā ir to piedzīvojuši un pazīst. Viennozīmīgi tur jāsaka, ka tas ir mūsu piekrastes zvejnieks Andris Skuja, kurš savā tīklšķūnīt laipni uzņem viesus un ar laivu izvizina, un laivā uz motora arī zivju zupu izvāra, kas ir ļoti garšīgi. Protams, gribētu visus laipni aicināt šeit, Salacgrīvā, 12. jūlijā uz jūras svētkiem, un novēl visiem labu laiku. Visiem, kas iebraukuši Salacgrīvā, noteikti ir jāatnāk pie Bocmaņa. Kaut vai tāpēc, lai izjustu šo zvejnieka mājas atmosfēru. Cik gadus tad Bocmanis jau aicina pie sevis viesos? Būs kādi 35. Jau? Jā, 35, jā. Šogad 35 gadu pagāja. Tad jau daudz zvejnieku te gājuši cauri. Te ir gājuši gan zvejnieku sievas, gan meitas, gan dēli. Gan zirgi, gan viss, kas te ir gājis cauri. Pat zirgi? Pat zirgi, jā. Vecākie darbinieki tie jau pastāstīt, kādi brīnumi te tik nav notikuši savā laikā. Bet, patreiz jau viss tā mierīgi. Tas viss bija senajā pagātnē. Kā saka, senajos Krievu laikos. Un tagad viss tā sabiedrība ir drusku savādāk, un arī zvejnieki savādāk. Un arī jau to zvejnieku tagad ir mazāk palicis. Bet, kādreiz viņi brauc tālās jūras un ar takšiem brauc no Rīgas uz Salacgrīvu, saņēma brīvā vilni algu, un tad vecais Bocmanits jūt, ko tas nozīmē. Šīs sienas daudz varat pastāstīt. Vai ir tā, ka tie, kas atbrauc un atnāk pie jums, noteikti vēlās kaut ko no zivju ēdieniem? Tomēr jūra blakus? Jā, protams, ka vēlas. Kas ir jūsu viesi? Vai paši salacgrīvieši vai no tālienes braukuši? Jā, ir arī salacgrīvieši vakaros, un tad jau te notiek danči līdz 2 un 3 nakti, bet viesu ir daudz, īpaši tagad, kad ir jahta piestāta un atklāta, tad mums ir jahtnieki, gan dāņi, gan vācieši, kas somi, kas šeit iebrauc, tad viņi šeit apmeklē Bocmanu, un tāpat vējbrāļi bija pie mums, un viesu daudz ir ar automašīnām, vasarā jau īpaši, kaut gan mēs arī ziemā nesūdzamies par apmeklētājiem. Neparasti jums ir grīda, kas it kā saplūst ar ielu, un kājas, man liekas, pašas jau cilvēki ienest iekšā. Jā, tādi viņi ir, un jūs jau redzat, ka viņi tiešām jau ir nolietot pamatīgi. Gan dejojot, gan staigājot.
Nu, tagad varbūt tās dejas tiešām mazāk, vairāk piekdienas, sestdienas vakaros notiek, bet agrākos laikos, kad cilvēki bija tiešām turīgāki, tad bija katru vakaru tās dejas šeit. Nu, lai vēl 3 pa 35. Jā, paldies, un mēs tiešām aicinām, lai viss nāk un brauc pie mums, un mēs tiešām vismīgi sagaidīsim. Tiešām ļoti vēlamies, lai viesi brauc pie mums. Vai arī jūs pieliekat savu roku Salacgrīvas labiekārtošanā, uzpošanā? Mēs par to cenšamies rūpēties. Prieks ir redzēt, ka Salacgrīva savā 75 gadu jubilejā ir stipri sakoptāk, arī tiek gatavot iepriekš pasākumu saistībā ar Zvejnieku svētku, tā kā es domāju, jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir laipni gaidīts pie mums Salacgrīvā. Mēs liekam akcentu vairāk uz zaļo fonu kā tādu. Šogad mēs piedalījāmies ZAO rīkotajā konkursā par šķirot atkritumu laukumu izbūvi, kurš, teiksim, veicinās vispārēju zaļās vidas attīstību Salacgrīvas pusē. Kā jūs tajā piedalāties? Mēs viņu būvējam. Mēs dodamies līdz pašai robežai, vēl tikai pļava, un tur jau Igaunija. Līdzenumā, kur ieskrējies vējš, darbojas 2 vēja ģeneratori. Spārni griežas, elektrība top. Acis priecē Latvijai netipiska ainava. Bet mēs apstājamies ceļa malā, gan jāpabaro mašīna, gan iestiprināmies paši. Tase gardas kafijas atspirdzina ceļotājus. Ja mērojams lielāks ceļa posms, te Ainažu motelī var arī pārnakšņot. Jaukas istabiņas gaida nogurušos ceļotājus. Cik nu kuram vēl spēka? Dažs tūlīt grib atpūsties, bet dažs vēl pavada laiku nomodā. Motelī labprāt apmetas arī velotūristi. Par viņu braucamrīkiem arī tiek gādāts. Tie būs drošībā. Biežāk ciemiņi te esot gan no kaimiņu zemēm, bet mūsu pašu ceļotāji Ainažu jauko kafēnīcu ir ielāgojuši un bieži izbauda mazu atpūtas brīdi, iestiprinās un tad var doties tālāk. Rīgu jau pieskandina 23. dziesmu un deju svētku dalībnieki. Bet kur ir tā vieta, kur pilsētas vidū var justies kā laukos? Viesnīca kempings ABC ir ievērojama ne tikai ar to, ka ir vienīgais kempings Rīgā, bet arī ar to, ka viesnīcas direktore ir Minhenes un Barcelonas olimpisko spēļu dalībniece kanoja airēšanā. Vai pie jums iespējams iegādāties arī kanoja laivas, lai pavadzinātos pa upītēm? Jā, mēs izīrējam kanoja laivas. Man ir labas turismas, 3-vietīgās smailes, 2-vietīgās un arī sporta 1-vietīgā smailīte. Un ļoti aktīvu laivu izīrēšana darbojās jau 2 gadus. Un man prieks, ka ir daudz firmas, kuras braucienu organizē lielā skaitā. 48 cilvēki, 30 cilvēki. Šeit pie jums ir unikāla apkārtne, nevis apkārt šķiet ir mežs, parks. Kā jūsu viesi uztver šo te apkārtni jeb vietu? Ļoti, godīgi sakot, patīkam, jo visiem patīk vakarā iznāk laukā. Viņi saka, viņi jūtās tā kā laukos, tā kā putniņi dzied un visi viņi saka, tā patīkam. Nav pilsēta, nav akmeņi. Un arī ļoti attālums līdz centram ir tikai 10 minūšu braucienā.
Šeit pie jums ir arī pirtiņa un banketa zāle ārpus galvenās viesnīcas mītnes. Vai tās arī ir iecienījuši jūsu viesi? Jā, pirtiņi tiek diezgan labi noslogoti, bet visvairāk priecē tas, kā kāzinieki ir iemīļojuši mūsu, kā viņi saka, kāzu šķūni. Un kāzas faktiski notiek katru sestdienas svētdienu. Vai jūs pat arī šobrīd ar kanoja laivām braucat, dodaties ceļojumos? Jā, es vēl joprojām izmantoju un turpinu pie katras iespējas vai nu pavadīt grupu, vai arī aizbraukt, kad ir laika gan ļoti maz, bet to pašu radušos iespēju izmantoju, lai varētu pavizināties par kādu no upēm Latvijas. Kāda jums ir mīļākā upe, mīļākais maršruts? Vislabākais jau ir pavasarī Amata, kur cenšamies noķert to ūdeni un nobraukt. Un tad Aivieksta man patīk arī pabraukt, un pa Ogri esmu braukusi. Daudz faktiski izbraukts ir visu Latvijas upes. Saudabīgs nosaukums ABC. Kāpēc tāds? Mūsu viesnīca izvēlējās, ilgi domājām par šo nosaukumu un principā nolēmām dot šo nosaukumu tādā ziņā, ka viesnīcā pārsvarā strādā jaunieši, kuri visi apgūst viesnīcu vadītāju profesiju. Tie ir nākošie viesnīcu vadītāji, uzņēmēji, un līdz ar to mēs praktiski arī esam tādi pirmie Rīgā, kas ir viesnīca kempings pilsētā, un mēs esam kā sākums, un tāpēc viss sākās no ABC, un tāpēc mums šis nosaukums ir ABC. Vai arī garām braucēji, tie, kas šeit tomēr nenakšņo, var iegriezties pie jums un nobaudīt kaut vai kafiju pa ceļam braucot? Jā, mūsu viesnīca laipni aicina jebkuru cilvēku, jebkuru viesi Rīgas, gan arī vietējo iedzīvotāju. Mūsu viesnīcā ir 33 labi iekārtoti numuriņi. Visi numuri paredzēti 2 cilvēkiem. Ir arī īpašs numurs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tas ir invalīdu numuriņš, kā arī numurs, kur mēs šobrīd atrodamies, tas ir luksus numurs, kas sastāv no 2 istabām ar kamīnu. Un šo numuru pārsvarā ir iemīļojuši, varētu teikt, kad kāzanieki, kā savu pirmo nakti pavadīt šajā numurā. Mums viesnīcā ir, viesnīcas teritorijā ir speciāls novietnes gan traileriem, tas ir ar mobīlajām mājām, mēs uzņemam viesus, kā arī telts vietas. Aicinām visus laipni uz viesnīcu ABC Kempings, organizēt pasākums, bērniem atpūsties, visus ceļotājus, un arī jaunajā vasaras kafejnīcā. Viesnīca kempings ABC Rīgā Šampētera ielā 139A. Ērta mikroautobusu satiksme, katedrāle Zolitūde. Kempings Lauču akmens Limbažu rajona Skultē. Atpūta pirtī, viesumājās kempingā pie jūras. Apaļkoka iepirkšana Sijā Stora Enso Mešs, darba dienās no 8 līdz 17. Salatsgrīvas krautuve, Svētciema, Upsalas. Vai salatsgrīvieši aktīvi būvējās un nāk pie jums labi iepirkties? Protams. Ne tikai salatsgrīvieši, mēs arī, piedāvājam preces gan Ainažos, gan visā Vidzemes jūrmalā, un tā skaitā arī salatsgrīvieši pie mums vienmēr un bieži nāk iepirkties. Mēs salatsgrīviešiem piedāvājam celtniecību, kas iepriekšējos gados nav bijis, un arī tā skaitā elektromontāžu. Mums ir 2 atsevišķas struktūra vienības, kuras spēj veikt celtniecības darbus un elektromontāžas darbus. Tas nozīmē, ka speciālisti ir, kas aizbrauc un izdara visu. Jā, tieši tā, sākot no pamatiem, beidzot ar jumtu. Sijā Salnams. Brauc un būvē. Vidzemes jūrmalā. Ainažos, Salatsgrīvā, Salkrastos, Ādažos. Ja jums ir nepieciešams zobārsta pakalpojumi, izvēlaties Rīgas zobārstniecību, jo šeit jums palīdzēs 60 dažādu veidu speciālisti, kur jums veiks visa veida zobu ārstēšanu, protezēšanu, zobu higiēnu. Šeit uz vietas ir zobu tehniskā laboratorija. Tas nozīmē, ka Rīgas zobārstniecībā ir viss, lai ātri, kvalitatīvi un par zemākām cenām pilsētā jūsu zobi atkal būtu veseli.